Viens no lielākajiem ielu kultūras festivāliem Baltijas valstīs katru vasaru norisinās tieši Ventspils pilsētā. Un nosaukums ir zināms daudziem – Ghetto Games festivāls. Aktivitātes norisinās 20 sporta veidos. Piedalās vairāk kā 1500 dalībnieku no 20 dažādām valstīm. Es šodien centīšos apmeklēt pēc iespējas vairāk aktivitāšu vietas un palīdzēšu jums tajos ieskatīties kopā ar mani. Ghetto Games festivāls jau kārtējo vasaru vairāku dienu garumā kļūst par centrālo pasākumu Ventspils pilsētā. Jau aizvadītajā piekdienā sākās pirmās kvalifikācijas sacensības Ventspils skateparkā BMX freestyleriem un agresīvās skrituļslidošanas braucējiem, tādējādi izcīnot iespēju piedalīties sestdienas finālos. Un tieši sestdiena, kā ierasts, ir pasākuma kulminācijas diena, kad ielu kultūra un sports šķiet valda katrā pilsētas nostūrī. Uz Lielā prospekta streetballs, moto freestyles, skateparkā ekstrēmie sportisti, pie Olimpiskā centra Ventspils ielu dējas armreslings, ielu vingrošana un citas aktivitātes. Bet noslēgums, kā ierasts, svētdien veikparkā. Kā dzirdams man aiz muguras, Ventspils skateparkā šobrīd ir karsti. Pats Nils Jansons ir atvedis uz Ventspili savus draugus no malu malām. Arī BMX freestylā ir saglabājusies intriga, jo mēs taču gribam zināt, kā veiksies mūsu Viktoram Kronbergam. Bet es domāju, ka mazāk runāt, ejam skatīties. Nils Jansons Invitational inline sacensībās triumfēja francūzs Romans Arbāt, aiz sevis atstājot viesus no Lielbritānijas, Stevenu Sveinu un Āronu Tērneru. Bet francūzs Romans visiem lika sajūsmā noelsties brīžos, kad viņš veica savus pārgalvīgos trikus. Tiesa pēdējais vispārgalvīgākais līdz galam neizdevās, tomēr skats bija aizraujošs. I practice a lot of my tricks, Savus trikus trenēju bieži. Vēlos pacelt šī sporta līmeni. Katru dienu man ir smagi treniņi, tāpēc laikam arī varu tādus trikus taisīt. I'm a little sad, but it's okay, because it's my comeback. Es esmu nedaudz saskums, bet vienalga ir labi. Ja ņem vērā, ka 6 mēnešus nebija brauc ar slidām, jo man veica ceļgala operāciju. Ārsts teica, lai nogaidu un uzmanos, bet sapratu, ka var braukāt ātrāk nekā plānots. Esmu laimīgs, ka esmu šeit, pavadu labi laiku ar cilvēkiem un citiem inlineriem, tā kā es īpaši neuztraucos, ka neizdevās. Really good, Nils Jansons man jautāja, vai nevēlos piedalīties, un es teicu, ka, protams, vēlos. Esmu piedalījies Ghetto Games festivālā pirms 2 gadiem, un jau toreiz es sapratu, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem pasākumiem. Tāpēc man ir prieks, ka šogad tas kļuva par manu atgriešanās pasākumu. Nemazāk interesanti fināli bija arī BMX freestylā, kur diemžēl vietējiem ventspilniekiem nedaudz nepaveicās. Nec Viktoru Kronbergu, nec Tomasu Grīnbergu godalgoto sarakstā nebija, kas liecina par lielo konkurenci. Pirmā vieta tika Andriesam Lainevolam no Igaunijas, bet 2. un 3. vieta attiecīgi norvēģiem Ole Selsjordam un Ole Andre Kristiansenam. Spēku un vingrošanas stieņu pavēlnieki savukārt rosījās Olimpiskā centra Ventspils teritorijā. Šeit savu telti tradicionāli katru festivālu ceļu ielu vingrotāja ir Māra Šlēziņa priekšgalā, kurš atzīst, ka dalībnieku skaits un spēks ar katru gadu pieaug. Par Baltijas čempionu titulu, tur līmenis ir fantastiski audzis un izrādās Lietuva pēdējos gados ir viena no spēcīgākajiem ielu vingrošanā, un mums šogad ir 2013. gada pasaules čempions ieradies Andžejs Žilo, mums ir šī gada pasaules čempionāta 3. vietas ieguvējs Roberts Polonskis no Lietuvas, un kas 48 valstu konkurencē ieņem 3. vietu, un līdz ar to sīva būs konkurence un ļoti interesants pasākums. Ielu vingrotāji piedāvāja plašu programmu. Tautas klasē spēkus varēja pārbaudīt jebkurš interesants, veicot atspiešanos, pievilkšanos un citus vingrojumus. Bet saldais ēdiens bija Baltijas Open čempionāts, kurā piedalījās spēcīgi puiši no Lietuvas, kas šobrīd arī veiksmīgi piedalās Lietuvas talantu šovā, kā arī no Igaunijas, Latvijas un pat no Francijas ar armēņu akcentu. Я приехал из Франции по нации армянин. Es esmu no Francijas, bet pēc tautības esmu armēnis. Dzīvoju Strasbūrā. Atbraucu uz Latviju piedalīties Ghetto Games ielu vingrošanas sacensībās. Tā es varu parādīt, ko protu, un cilvēkiem patīk. Tas ir tas pats labākais. Es esmu miesasargs Eiropas parlamentā, bet sports ir svarīga mana dzīves daļa. Sports un mūzika, tas man dzīvē ir galvenais. Boskans ar ielu vingrošanu nodarbojas tikai 3 gadus. Francijā šī kustība nav tik populāra, tāpēc viņš strādā pie tā veicināšanas. Puisis atzīst, ka Baltijā ielu vingrotāji ir ļoti labā līmenī.
Šobrīd Latvijas ielu vingrošanas biedrības darbs riegājas stabilās sliedēs. Apzinīgi tiek turpināts darbs ar jauniešiem veselīgu dzīvesveidu popularizēšanā. Un tagad jau var droši teikt, ka biedrības nosaukums ir kā kvalitātes zīme. Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība vairāk koncentrējās tagad uz tādiem lieliem masveidu pasākumiem. Lielākais ir Vislatvijas spēka diena, kas notiks arī 95 vietās visā Latvijā 14. septembrī. Iesaka apmeklēt spēkadiena.lv mājaslapu. Pagājušajā gadā bija 8000 dalībnieku, šogad plānojam savākt vismaz 15000 dalībniekus. Un, mēs pārtopam par tādu vienkārši lielu, stabilu projektu, līdzīgi kā prāta vētra, kas parādās varbūt reti, bet tā pamatīgi. Mēs ar savu darbu esam panākuši to, ka mūs klausa, mums uzticās un mūs atbalsta. Un, tieši tāpēc es domāju, ka tas pamatdarbs ir izdarīts, tāpēc mēs tā varam jau tā mierīgāk darīt un strādāt pie projektiem, kuri mums tiešām patīk, rūp, un turpināsim to darīt. Par aktivitātēm citās Geto Games festivāla vietās, ielu basketbolā, ielu dejās, moto freestēlā, kā arī par pēdējo pasākumu dienu skatīties kādā no turpmākajiem ziņu izlaidumiem. Rīta Mārtiņsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.